Pirms sākas sarunas, lai skan mūzika un viens no Pētera Putna skaņdarbiem. Un tāpēc es uz skatuvi aicinu flautisti Ditu Krēnbergu un mēs klausīsimies Pētera Vaska ainām ar putniem. Pēters Vasks šo skaņdarbu veltīja manam flautas pedagogam, Imantam Sneibim, kurš bija savā brīnišķīgākajā flautista formā un jauns un ļoti talantīgs un spēlēt varošs un gribošs jauns pievilcīgs mākslinieks. Un es mācījos pie Imanta Sneiba flautiņu. Un tad man jāsāk rēķināt, kurš gads tas varēja būt. Es domāju, kaut kāds 85. Kad Imantam Sneibim ainava ar putniem bija repertuārā, un es dzirdēju koncertā, un es teicu, skolotāji, es tik ļoti vēlos spēlēt šo skaņdarbu, man viņš tik ļoti patīk. Man bija apmēram 10, varbūt gan. Imants Sneibs teica tā, Diti, tu noteikti spēlēsi šo skaņdarbu, bet vēl ir par agru, tu neesi tam kā personība nobriedusi. Un es domāju, kā tas tā var būt? Tehnika man labi, pirksti man kustās, flautiņā iepūst, es māku. Bet tad, kad beidzot pienāca brīdis, pēc dažiem gadiem Imants Sneibs teica, jā, tagad tu vari spēlēt šo skaņdarbu, tu esi pieaugusi pietiekoši. Un tad es sapratu, ka tā tas tiešām ir, jo ne jau būtiskais ir tas, kas ir notīs rakstīts. Būtiskais ir tas, kas ir aiz notīm un ko komponists ir gribējis pateikt, ko Pēters Vasks ir gribējis pateikt. Un svarīgi man to sajust un nodot tālāk jums. Mēs bijām Padomju impērijas cietumā un visur bija cauloņdrātis un kas tur viss vēl nebija. No visām pusēm mēs pret imperialistiem bijām nodrošinājušies, no visām pusēm pret viņiem bija pavērstas raķetes un mēs nekur netikām, gandrīz neviens. Un tad putns bija arī tā kā manā mūzikā kā tāds brīvības simbols, jo viņš lidoja pāri un aizlidoja tur, kur viņiem vajadzēja, viņa bija brīvības tāds simbols. Ja kāds gribēja to tā saprast, varbūt varēja arī tā saprast, jā. Ieklausieties putnos, es kuram no jums novēlu vienreiz izbaudīt kaut kur tālu projām laukos vienu jau agri pavasarī, tad, kad mostas daba dzirdēts to fantastiski neaptveramu skaisto himnu jaunajai dienai, kad tie putni visi pamodušies, kā viņi dzied, tas tā ir tiešām kā pieskāriens paradīzē, es gribētu teikt. Gada laika ir cikls klavieriem, tas stāsts bija apmēram tāds atkal tālā iepriekšējā 20. gadsimta 80. gadu sākumā. Es uzrakstīju vienu skaņdarbu, ko nosauc par Balto ainavu. Baltā ainava vēlāk kļuva, ja tā noskaņa, kas tur bija, tā ir ziema. Viena tiešām bezgalīga balta ainava, tāds sastingums, bet vienkārši baltā ainava. Tikai balti taustiņi, kas man ir ļoti mīļi, ziniet, klaviatūrā, melnai ne, bet tikai balti taustiņi un ilgstoša meditatīvs klusa dziedājums. Tātad ziema tomēr, jā. Pēc kāda laika es uzrakstīju rudens sonāti, rudens klavieru mūziku, kas ir, protams, gadu laiku rudens daļa.
Pavasara sonāta. Tā ir tā garākā, un tur ir atkal ļoti daudz putnu balsis. Tā bija laikam pirmā reize, kad es ar 10 pirkstiem, 2 vai 3 pedāļiem, un cik ir taustiņi? 88 taustiņos mēģināju kaut ko no pavasara brīnuma. Tā pavasara sonāta ir tā pamatīgākā, jo pavasarī, kā jau zinām, mūsu pavasarī. Tas viss ir tās gada laiki, ir mūsu gada laiki. Jā. Citu mēs esam ļoti laimīgi izredzēts tauta dēļ tā, ka mums ir 4 gada laiki. Ticiet man, cik tas ir interesanti, kas notiek visos tās maiņa un vispārējais. Aizbrauksiet tur kaut kur ir tikai viens gada laiks, kad līst, un otrs, kad nelīst. Ja, kad visu laiku spīd boļš saule, baigi neinteresanti, manuprāt. Mums tas ir. Nu jā, pavasaris, tas ir tas interesantākais. Tur tik daudz, kas notiek. Visi jau liekas, ka būs pavasars, un tad cirvi putenis pēkšņi. Un tad liekas, ka nu visi putniņi jau nobeigušies, bet tad atkal saulē tur viņi atpostas, un kas tikai tur viss nenotiek. Jā, un viņš ir tāds pamatīgs un intensīvs. Un tad bija pēc laba laikas uzrakstīt 3. daļu, 2. daļu pavasari. Tad es sapratu, agri vai vēl pienāks tas brīdis, kad vajadzēs, kā tā izskatās, 3 jau ir, tad būs jāuzraksta tā trūkstošā daļa vasara. Tā ir tāda viena tīra prieka pilna noskaņa. Ir vasara. Mēs esam visi tik priecīgi cilvēki, un arī tie, kas ir īgni un nelaimīgi, arī tie ir kļuvuši diezgan priecīgi un smaidīgi. Vienkārši tāds tīrs, dabīgs prieks, tā ir tā viena tēma, kas tur būs, un otra tēma ir drusciņ tādā, tur tā kā drusciņ kaut kādas smaržas, kaut kas tāds no vasaras tā viena. Jūs dzirdēsiet, viņas ļoti strikts tā. Pirmā ir tāda, vienkārši tāda gavilējoša prieka sajūta. Prieka tāda tīra prieka, nekādas tur apakšā varētu teikt, varbūt pat kaut kāda dējas tāds aspekts. Bet viss tas ir, man tā gribās ticēt, ka tas ir nevis mākslīgi radīts, bet dabīgs tāds prieks pa vasaru. Jā, tā otra ir tāda mazliet krāsaināk tāda. Un tad tiešām pamazām viņi arī tur aiziet līdz tādai kulminācijai. Es esmu tāds redzēt emocionāls cilvēks, es sajūsminos, un tad arī tajā tur būs prieks par to vasaru. Un tad ir viena vietiņa beigās tā ieklausīties. Tā kā liekas tāda kulminācija, te viss jau beidzas. Tad ir tāda pauze, un tad ir tāda ļoti, ļoti klusa tāds, gandrīz vai tā kāds korālis, jā, pianists ar abām rokām, bet spēlē 2 notis, no kreisā no apakšas, labā no augšas, un tad viņi tā pamazām saiet kopā. Un Rihards ir otrais pianists, kas viņu visu to ciklu ir nospēlējis. Cikls ir diezgan garš. Un es vienmēr tos pianistiem skatos ar milzīgu abrunu un sajūsmu, kā var iemācīties. Apmēram viss cikls ir kāds 5 minūtes vai kaut kā. Tūkstošiem, varbūt 10 000 nošu, kā viņas var atcerēties. Bija 2011. gads, es biju tajā gadā Hanoverē un biju Erasmus programmas apmaiņā, tur mācījos. Un kopmītnēs vienā agrā rītā saņēmu tādu milzīgu paku. Un uz pakas latviešu simbolika un bija liela vēstule. Tajā pakā iekšā 4 notis ar šotu izdevniecību. Un maza kartiņa no Rīgas, kurām nevis varbūt tāda cildinošs teksts, bet bija par to, ka tu esi latviešu pianists un ka tavā repertuārā ir jābūt latviešu muzikai. Un tad es atvēru pavasara sonāti, tur bija tik daudz nošu, kad es viņas arī noliku skapī. Tātad tu spēlēsi nevis to, kas ārpus, bet tu tagad spēlēsi vasaru. Tā būs zaļā ainava. Zaļā ainava.
radās tavu mūziku. Saka, kāda ir tava darbistaba un kas ir tas nepieciešamais, kam obligāti ir jābūt tavā darbistabā? Nu, patiesībā sakot, es tāds pieticīgs puisis esmu, man liekas, vajag vienu istabu, klusumu, klavieres, tad zīmoles dzēšana, mīļinoši papīrs un tā ir vislabākā. Manā darbistabā man neatvest iekšā, jo tur ir tik daudz lieku nošu, tik daudz grāmatu, tik daudz visādi programmu. Nekā oriģināli, nekādas naktī pie sveču gaismā un neprātīgi tur rakstīt, kamēr ir uzrakstīts, iedvesmas neprātā kaut ko tur. Tā no tas varbūt ir filmās rāda stāsta radoši cilvēku tās izpausmes. Tas ir, patiesībā sakot, neatlaidīgs, spītīgs, smags darbs no idejas sākumā ir haoss pilnīgs, bet tas process ir ļoti, ļoti interesants. Un vispār dzīvot muzikā, jebkurā cilvēkam, kuram ir lielāka vai mazāka saskara ar muziku, varētu teikt, ka ir ļoti laimīgi. Arī tie, kas sēž koncertu zālēs un klausās muziku, jo tā ir, kas ir skaistāks pa muziku, jā. Bet ja tev vēl ir pašam kādas, zināmas spējas muziku sacerēt, un tie ir tādi ļoti izredzēti cilvēki, es tā saku, patiešām visā nopietnībā es ļoti laimīgs. Cik daudz laika tev vajag, lai tu uzrakstītu simfoniju, koncertu? Tur es tā savus darbus visus saucu par maniem bērniem, un es tā gribētu teikt, tāda liela forma ir apmēram 9 mēneši, kā saka, tā jāiznēsā, Tas ir 30-40 minūtes mūzika. Jā, tas ir tā, jā, no tā pirmā impulsa, un tad no tā hausa izveidot formu. Un, protams, ir arī tādi izcili komponisti, kur uzreiz savus simfoniju raksta partitūrās. Arī tas man nav. Es vispirms uzrakstu klavieru izvilkumu, un pēc tam no tā, cik var pierakstīt tur, tad es pēc tam veidoju orķestras 100 muziķi, jā, un vesels orķestra grupas, tātad koka pušamie, metalu pušamie, sitamie instrumenti un stīgi instrumenti, un tad vēl. Jā. Bet datoru tu nelieto? Nē, tiemžēl nē. Un mazliet, jaunā paudze, es tā saku, tas ir tomēr roku darbs, komponēšana, tas ir roku darbs, un tur tehnika nedrīkst iesaistīt. Lai spēlētu lielie kolektīvi, lai spēlētu orķestru, vai glītas, skaistas, labi salasāmas nodes. Un tavs izdevējs ir Vācijā, un tā ir izdevniecība Šots, un tā ir izdevniecība viena no pasaules vecākajām, leģendārākajām izdevniecībām. Viņa atrodas Maincā, tai pašā pilsētā, kur Johannes Gutenbergs savu pirmo grāmatu iespieda, un tur 1770. gadā, tajā pašā gadā, kad piedzima Beethovens, tika radīta šī izdevniecība. Un, jā, šī izdevniecība ir pirmizdevējs visiem Beethovena vēlīniem skaņdarbiem, ieskaitot 9. simfoniju, visiem Richarda Vāgnera vēlīniem skaņdarbiem, Nībelam, Gradzinam, Parsifālam un Irmēgas meistara dziedoņiem. Jā, un tad mūsu laiku komponistu. Tas ir dzimts uzņēmums 6. paudzē. Līdz šai baltai dienai tas pieder ģimenei, un uz viņu notīm ļoti daudzām ir dzimts ģērbonis arī virsū. Un pastāst, kāda bija tā tava nokļūšana šajā izdevniecībā? Bija tāds diezgan tāds neticams, kā viņi man atrada šī izdevniecība. Tas bija tātad atkal iepriekšējais gadsimts, 80. gadu beigas. Sauktā perestroika.
Padomju impērijā, Gorbačovs un tā tālāk. Un tad bija vācu izdevēji bija izdomājuši, ka viņam šī viļņa vajadzētu kādu padomju komponisti. Mēs visi bijām padomju komponisti toreiz savā tajā katalogā. Un viņi bija atbraukuši uz Maskavu, 2 kungi, kas 2 dienas klausījās padomju komponistu daudzu skaņdarbus, to starpā vienu manu. Otro stīku kvartetu vasaras dziedājumā. Un ticiet vai ne, kā tas tur tā sanāca, viņi bija apstājušies pie tā mana gabala, ka viņi gribētu šo komponistu satikt, varbūt, ka varētu izveidot kaut kādas radošu sadarbību. Un tas bija burtiski tajā laikā, kad Berlīnes mūris krita pēc kādu laiciņu. Viss tur notika ļoti interesanti, kā jūs atcerieties visi. Nu, un izsakot, ne bez grūtībām, viņi vācieši tomēr manis sameklēja un uzaicināja, vai negrib atbraukt pie viņiem, un viņi gribētu ar mani sadarboties. Un tur bija vēl tas, tajā laikā, drusciņ varēja jau tikt ārpus tās padomju impērijas, un es biju taisni Berlīnē, Austrum Berlīnē, uz vienu festivālu tādu, un tas bija tad, kā burtiski, es nezinu, pāris dienu, pirms mēneša bija mūris, bija sabraucis, un varēja mierīgi tagad braukt uz rietrumiem. Es no tās Austrum Berlīnas aizbraucu piezvanu, saka, es esmu šeit. Viņi saka, lūdzu, nopērkiet biļeti, atbrauciet pie mums uz Maincu. Mēs gribam ar jums parunāties. Nu, es nopirku to biļeti, aizbraucu tur un ziniet, kas tajā laikā bija pirmo reizi aizbraucu uz rietrumiem, jāsaka, viss bija diezgan apmulsuši, tā maigi izsakoties, kā tas viss tur izskatījās un tā tālāk. Nu labi, aizbraucu uz to Maincu, ļoti skaista pilsēta, veci, fantastiskas domas, 1000-gadīgas, cik tur, un Reinas krastā, jā. Tāda neliela pilsēta tomēr. Nu, un tad man viņi tie vācu izdevēji saka, ka, ziniet, mēs liekas, jūs mūzika interesanti, vai jūs negribēt nākt mūsu katalogā, proti, par komponistu, kuru darbus mēs iespiedīsim. Nu, kā jūs domājat, ko tad es viņam teicu? Jā, tāpēc, kā es saprotu, komponisti ļoti daudz, izdevniecība nav tik daudz. Katra komponists sapnis ir, lai viņam būtu aiz viņu stāvēt viena kārtīga mūzikas izdevniecība. Un tad man tā pilnīgi negaidot, tas tā iznāca, kad es kļuvu šīs izdevniecības komponists. Un ko nozīmē izdevniecība, ko viņi dara? Labi, viņi izdod notis, visas notis manas, arī tās, ko es esmu agrāk rakstījis, visas viņi grib izdot absolūti visi. Kameru muziku, kora muziku, eģeļu muziku, partitūras viņi neizdod, bet viņi izīrē. Partitūras, tas ir liela orķestra darbi. Tas ir viņa īpašums, un ja grib kaut kur pasaulē atskaņot, piemēram, manu skaņdarbu kādu, teiksim, tad ir jāgriežas pie šīs izdevniecības, un viņa tev var attiecīgi samaksāt, sūta partitūru un orķestra balsis, nospēlē viņus un sūta atpakaļ. Par to saņem izdevniecības savu naudiņu, no kā viņi dzīvo. Viņi saka, galvenokārt, un arī komponists kaut ko saņem. Tā ir tāda, jo beigās es esmu profesionāls komponists, un man dienišķi maizīti ir, ja no kaut kā jāpelna, un es pelnu no savu darbu atskaņojumiem. Tā tas ir. Nu jā, tā kā es novēlu, lai vairāk latviešu komponistiem tiešām būtu labas izdevniecības. Čela grāmatā tad ir divdaļīgs skaņdarbs. Pirmā daļa ir Fortissimo, Markatissimo, kas ir dramatiska, traģiskā, tātad Fortissimo tāda uzbrūkošana, nu tāda ātra muzika. Un otri ir pilnīgs absolūts kontrasts. Dolcissimo, pianissimo. Cik vien var klusa, cik vien var maigi.
paldies brīnišķīgiem muziķiem un šeit iespēju. Viņi ir fantastiski visi. Tie, kas ir šeit un kas tad bija tajos ierakstos, viņi jau uzdots viena citu skatus pasauli. Nekad lūdzu neaizmirstiet to, kad eksistē arī tas, jo citādi daudz vieglāk dzīvot, dzīvi daudz skaistāk. Kad ir šādi, teiksim, caur mūziku var sodīt jums mīlestības pilnas vārdus un skaņas. Paldies jums! Esmu aplūkojis manā pētījumā, un es gribu teikt, ka mēs vairāk kā 150 gadus saglabājam šo izpratni par sevi kā par zemnieku tautu. Bet tas arī nav nekas unikāls, jo 19. gadsimtā visas Eiropas